Tātad Budha kaņā savā zīmē, jā, jaunavas zīmē, kur Merkurs arī eksaltē. Teiksim tā, Merkurs te jūtas ļoti labi. Tiek uzskatīts, ka šie cilvēki ir ļoti gudri. Teiksim, viņi rūpējas par savu valodas tīrību, prāta tīrību, jā, tā kā cilvēks arī ir ļoti pievilcīgs, jā, ļoti, teiksim, rūpējas par savu āršķirību, ir ļoti, teiksim, to varētu teikt, talants, jā, cilvēkam ir liels talants biznesā, literatūrā. Viņam arī ir liels talants, teiksim, komunikācijā ar citiem. Jā, viņi apgrozas, viņu draugi un paziņas, es tā varētu teikt, ir ļoti gudri cilvēki. Teiksim, tiek uzskatīts, ka šiem cilvēkiem ir vienmēr ļoti laba izglītība. Jā, tā kā dzīve nokārtojas tā, ka viņi tiecas uz šo labāko izglītību. Viņi ir ļoti, kā es jau minēju, ir ļoti ļoti komunikabli, iesaistās dažādās diskusijās, ir reliģiozi, mērķtiecīgi. Un tāpat laikā, teiksim, viņi var būt arī ļoti labi kritiķi. Jā, to, ko viņi domā, to arī saka. Un, attiecīgi, viņi var dot ļoti labus padomus. Tātad viņos var, teiksim tā, ja jums kāds tāds ir cilvēks, tad, teiksim tā, viņš dalās vienmēr ar saviem padomiem. Un šie padomi ir zelta vērtē. Jā, tā kā, ja Merkurs dvīņos daudz runā un bezjēgā brīžiem, jā, un, teiksim, viņa padomus varētu bišķiņ piedomāt vai ņemt vērā vai nē, bet tiem, kam ir Merkurs Budha kaņā, jā, tad to cilvēku dotos padomus, tā kā es ieteiktu ieklausīties. Viņi parasti tā diezgan nopietni pieiet pie padomu došanas.